Kāpēc vienkārši nenodot savu veco tačku pie kaimiņu metālūžņu pieņēmēja vai čoma šrotā? Tas taču ir ērti, neviens tev neprasa liekus jautājumus un, protams, uzreiz labi samaksā skaidrā naudā. Володя. Normāli, jā? Redzi, problēma sākas tad, kad auto netiek pareizi norakstīts un likvidēts. Un tic man, šie pieņēmēji ar tādām lietām diez vai nodarbojas. Un patiesībā tu nemaz nezini, kas ar tavu auto tiek darīts tālāk. Tas var nelegāli piedalīties ceļu satiksmē, tas var tikt atstāts kādā maksas stāvvietā vai zonā, kur to nemaz nedrīkst novietot. Un tas var iekļūt kādā negadījumā vai tikt pielietots tādām nelegālām darbībām, par kurām tu pat nebūsi iedomājies. Un visa atbildība būs tavējā.